have we got a show for you. PNG Huang Guitars and Malstima, 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 PNG Huang Guitars and Malstima. Rock is hilarious. That's the noise. PNG Huang Guitars and Malstima, Lima Bands. Solar Grants Persix Kings PNG Huang Guitars and Malstima PNK Postisals Uskams Ustunda PNG Huang Guitars and Malstima Nekam Bistar and Digitabis Naveka PNG Huang Guitars and Malstima Nekam Bistar and Digitabis Naveka PNG Huang Guitars and Malstima PNC Likes PNG Huang Guitars and Malstima. Sveiki, bērni! Laipni lūdzam piedzīvojumos Dārzeņu valstībā. Es esmu Bobs Tomāts, un es esmu Lerijs Gurķis, un mēs esam šeit, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem pa labi. Šodien mēs saņēmām vēstuli no bērna vārdā Džimijs, kurš dzīvo vietā netālu no Teksasas. Jā, Teksasa. Tagad šis bērns, Džimijs, saka, ka zina šo citu bērnu. Džerijs. Jā, protams, Džerijs. Šis cits bērns, vārdā Džerijs. Tagad Džimijs saka, ka šis zēns Džerijs ir tik sautīgs, viens no egoistiskākajiem bērniem pasaulē, tikpat mīlīgs, ka tas tevi vienkārši saslimst. Nē, kurš gan nav. Džerijs. Viņš nav egoists, viņš ir jauks, nē, viņš ir egoists, vai atceraties vēstuli? Nē, Džimijs teica, ka Džerijs bija jauks, kamēr tas otrais bērns, Huberts, bija egoists. Huberts? Jā, Huberts. Kurš viņu bērnu sauks par Hubertu? Paskaties, Džerij, Lerij, vēstulē, kuru šodien saņēmām no bērna Džimija, kurš dzīvo kaut kur netālu no Teksasas. Viņš teica, ka viņa draugs Džerijs ir egoists. To tu teici, atceries? Vai vēlaties no manis kādu gabalu? Keit, nu, ak, Dievs, tu esi tas, kurš teica Džerijs. Es gribēju, Keit, kas šeit notiek? Jā. Ko jūs puši darāt? Čau, es esmu Bobs Tomāts. Un es neesmu egoists. Tu neesi Boba Tomāts, es esmu Boba Tomāts. Džimijs, Džerijs, vai tas esi tu? Ko jūs darāt pasaulē, puši? Ak, vecīt, mēs tikai centāmies palīdzēt. Jā. Palīdziet, mēs domājām, ka jums ir nepieciešams pārtraukums. Atvainojiet, man tikko bija pauze, man nevajag citu. Oko, nāc, Bob, lūdzu, ļaujiet mums to izdarīt. Kopš epizodes Dejs un Milzu Gurķis mēs vēlējāmies vadīt raidījumu. Es nezinu par šo, es neesmu pārliecināts, mums ir stāsts, jūs darāt, ja mēs daram, Džerijs pats to uzrakstīja, vai ne, Džerij? Pareizi, Džimij, es saņēmu stāstu. Nu, par ko ir runa? Tas māca bērniem nebūt egoistiem? Ak, es domāju, ka tā ir laba lieta, kas jāmāca bērniem. Varbūt, ja jums ir labs stāsts, ak, paldies, Bob, jums nebūs žēl, tu redzēsi. Kā to sauc? Ke to sauc? Ke, es nezinu, Džerij, kā sauc? To sauc par Angliju, kas uzkāpa kalnā un nokāpa lejā ar visiem banāniem. Āķīgs, ja jūs mūs atvainosiet, mums būs jāizveido izrāde. Ā, labi. Salauzt kāju, nu, Džimijs no netālu no Teksasas. Šeit ir stāsts, lai parādītu to citu sautīgo bērnu, Huberts, Rūplēve. Rulē filmu. Anglis, kurš nogāja kalnā un nokāpa ar visiem banāniem.
Sveiki, es esmu Anglis, kurš uzkāpa kalnā un nokāpa ar visiem banāniem, protams, atstājot kalna iemītniekus bez banāniem, un tāpēc sev piedēvēju terminu savtīgs. Tu esi tik egoistisks. Es zinu, bet man ir visi banāni. Nu, vai jūs tos neēdīst? Kāpēc? Protams, ne, bez zemenēm banānus ēst nevar. Sveiki, es esmu Zviedros, kurš uzkāpa kalnā un nāca lejā ar visām zemenēm, protams, atstājot kalna iemītniekus bez zemenēm, un tāpēc sev piedēvēju terminu savtīgs. Jūs neesat Zviedros, tu esi tik egoistisks. Tu esi tik egoistisks. Es zinu, bet man ir visas zemenes. Nu, vai jūs tos neēdīst? Ak nē, bez banāniem nevar ēst zemenes. Piedodiet, labie zviedri, vai jūs varētu dalīties ar vienu zemeņu? Nē. Tu esi tik egoistisks. Piedodiet, angliski, vai es varētu jums lūgt banānu? Nē. Tu esi tik egoistisks, jūs. Puši, neesat tik spilgti. Beigas. Un tagad ir pienācis laiks smuļķīgām dziesmām ar Leviju, izrādes daļa, kurā iznāk Levijs un dzied dumju dziesmu. Dāmas un kungi, mēri un meitenes Levijs Durķis dāvanas, secīgā atpērā stereofonisks. Multivides notikums sevu dziesma. Sevu. Šī ir dziesma par mēlu. Dziesma par mazu mēlu un viņa cebus. Dziesma par mazu mēlu un viņa trim cebus. Mazais mēls, kuram bija slims cebu. Skumjš cebu. Un mēms cebu. Un arī lieli. Tas esmu es lidostā. Šī ir mana tante Rūta. Šis esmu es vēršu cīņā. Es esmu cīņā ar vērsi. O! Šis esmu es un vērsis ar. Šis esmu es un vērsis un es domāju, ka tā ir vērša māsīca, viņš ir cebu. Turiet to. Jūs to saucat par multivides notikumu. Tas ir slaidu projektors un gultas params. Un kas uz zemes vispār ir cebu? Tas ir kaut kā joms. Redz? Jā. Nu ļoti labi. Tas varētu būt interesanti. Turpiniet. Sevu. Dziedi to kopā ar mani. Sevu. Sevu. Mēms brauc ar cebu. Mēms brauc ar cebu. Pilsētā savā kanoe laivā. Pilsētā viņa kanoe. Slims ceblaivē un šķaudā ačo mo mo 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 aču mo mo ačo mo mo ačo mo 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 mo. Tipo tlošņai bambusu mīli, tlošņai bambusu nevar redzēt neru un trīs cebu, nevar redzēt neru un trīs cebu. Skumjš ceblaivē un raud maho mo mo maho mo mo maho mo mo maho mo 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 maho 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 mo 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 cebu. Cebu. Sevu. 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 Ačo mo mo maho mo mo maho mo mo ačo mo mo ačo mo 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 cebu. Nīlīgs. Toreiz mēms cebu nīlīgs. Toreiz mēms cebu mēģina pateikt pārējiem diviem, mēģina pateikt pārējiem diviem, mēmais cebu vicinās un lūdzu. Vai.
Pagaidi. Kas notiek tālāk? Mainījies viņus redz. Maina mazīgais mēms tevu veiksmīgi paziņo par izcilajām briesmām. Pārējiem pasažieriem. Vai mēnesi iemailots? Kāpēc skumjš tev ir skumjš? Vai kamo ir kloks? Ak, redz, kā mēs ar Bobu atrodamies jūras pasaulē. Es par to aizmirsu vienu. Atkal tas es nes, un tas bullis jūs nevarat vienkārši sākt dziesmu un atstāt to tik pakārt. Vai alumīnis? Tas ir diezgan vilšanās, man par to būs jārunā ar Bobu. Ak, paskaties sevu. Nā, jāgaida. Tas ir ūdens nifelis vairs atdziesmu par tevu nepieciešams cits pants. Vai divi publika stāv un aiziet uz retnēšanos mo. Es gribu savu naudu atdot. Jā. Tas būtu labi. Sveiki, bērni! Es esmu Bobs Tomāts, un es esmu Larry the Cucumber. Welcome to Veggie Tales! And now Larry and I have gotten a lot of letters with questions about sharing. We sure have. When do I have to share? Why do I have to share? Whatever happened to Funny and Share? Jautājumi. Anyway, we decided to tackle all your sharing questions in one show. So, Bob! What is it, Archibald? We're in the middle of a show. Oh, yes, exactly! Es nevarēju nepamanīt. Jūs ļāvāt Džimijam un Džerijam vadīt šo izrādi. Jā, bet tas nedarbojās ļoti labi. Saprotams, viņi ir viņi un visi. Redzat, es pamanīju, ka līdz šim piedzīvojumu dārzeņu valstībā garšas un modes nodaļā kaut kā pietrūka jūsu viedoklis. Es labprāt uztaisītu izrādi. Tas būtu lieliski. Tev patiks? Tas ir par koplietošanu, Bobs, labi. Bet, ja jums ir kādas problēmas, dariet mums zināmu, vai ne? Ak, neuztraucies par to, gatavs apžildināt, labi, stipendiāti, izņemiet piederumus. Ak, jūs patiešām esat gatavs ārstēties. Kamīns, krēsls, skapis un peldmēteļi. Ak, tas ir tāpat, kā jums patīk. Tieši tā, ak, jā. Jauki. Paldies, ka pievienojāties mums šovakar un apsolījāt būt dārzeņu programmēšanas kultūras stūre. Pirmajam stāstam mēs piedāvājam pirmo visu Šekspīra klasisko Hamlet dārzeņu ražošanu pasaulē. Vai tu saņēmi scenāriju? Nu, patiesībā šo Hamletu viņu ir ļoti grūti atrast, bet mēs atradām kaut ko ļoti līdzīgu, piemēram, omlete. Tikai vārds, viņa tevi padarīja salpušu, es zinu, kurš ir Arčibalds, vai kaut kas ir kārtībā, PVO, ak jā, protams, tad labi, mēs ejam, iepazīstinot ar Šekspīra klasiku, omlete. Viņa majestāte, nemierīgais princis omlete. Ieprasiet viņa ikdienas olas, izgatavot vieglos un pūkains. Vai satrauktais princis nezina, ka tās ir pēdējās olas visā valstībā, bet, protams, kāpēc jūs domājat, ka viņš uztrauc? Vai princis nedalīs olas ar izsalkušajiem? Varbūt viņš padomās par to pusdienās? Princi olas drīz būs gatavas. Bēdas man, esmu satraukts, diemžēl valstī strauji trūkst olu. Cilvēki cieš badu. Un es esmu bezpalīdzīga. Lai viņiem palīdzētu, kas notiks ar manu valstību? Kaut kas notiek Dānijā. Šeit ir jūsu olas, princis omlete, izgatavots vieglos un pūkains pēdējās olas valstībā. Pēdējie nabaga dzeltenumi, es viņus labi sakošļāju Horatio. Bet mīksta, tā ir Ofēlija. Bet mīksts,
Tā ir Ofēlija, bet es negribu to darīt. Tas ir apkaunojoši. Nesāciet sūdzēties, tā ir tradīcija. Šekspīra laikā visas sieviešu skolas spēlēja vīrieši. Es domāju, ka mēs par to saņemsim vēstules. Es esmu taisnīgā Ofēlija. Lūdzieties par jums, kādas ziņas rāda Ofēlija. Es lūdzu tevi, mana kundze. Ak, mans kundze, es esmu ieradies ar nicinošām ziņām, vairāk sliktu ziņu cilvēki. Mans kundze, viņi mirst badā, viņiem nav pietiekami daudz olu, tikmēr jūs ikdienā mielojaties ar olām. Izgatavots vieglos un pūkains, šī puves skāra mūsu godīgo valstību, un papildus tam manas olas kļūst augstas. Ak, mans nemierīgais princis, es jautāju un zvanu jums. Lūdzu, dalieties olās ar cilvēkiem. Dalīties ar manām olām, tad man tāda nebūs, ko jūs domājat par godīgu Ofēliju. Tikai tas. Dievs saka, ka mīl, kad mēs dalāmies svētībās. Uz redzēšanos. Vai es tagad varu noņemt savu apģērbu? Ēst vai neēst, vai tas ir jautājums, neatkarīgi no tā, vai ir cēlāk dalīties ar manām olām, vārītu vieglu un pūkainu, vai tikai pašu šauli. Dalīties vai nedalīties. Ko tu tur dari? Jauns zēns tikai spēlē, jūsu majestāte. Vai jūs vienkārši turpināsiet to spēlēt? Viens pats, es nezinu, vai vēlaties dalīties ar manu spēli. Labi pārliecināts. Spēle ir lieta, lieliski. Vienkārši uzminiet, kur jūsuprāt atrodas mani kuģi. Labi, 2B, nav 2B. Grat, tu esi atgriezies, pagaidi. Kas tas ir? Ak, tās būtu manas olas. Izgatavots vieglos un pūkains. Tas izskatās diezgan jauks, vai es to varu nogaršot? Es PP pārliecināts. Protams, tu vari. Hei! PVO, es domāju, ka es tikko kopīgoju ar jums, vai ne? Jūs to izdarījāt gudri? Kopīgojot, jūs zināt, ka tas nebija tik slikti. Patiesībā tas jutās diezgan jūs zvanījāt. Jūsu augstība, ne, vēl ne, mana kļūda. Atkal, jūs zvanījāt, jūsu augstība, jā, sasauc visus kopā, man jāpaziņo. Maisū, jūsu augstība. Labi, dāņu cilvēki, esmu nolēmis dalīties ar jums ar savām olām. Jā. Derēt, Sire, mums visiem tas nav pietiekami, kur jūs vispār atrodat šīs olas. Jūs zināt mazās, baltās, apaļās lietas, kas nāk no vistām, ko mēs domājām, ka tās ir galda tenisa bumbiņas. Mums ir daudz, vārītas olas ir vieglas un pūkainas visiem. Jā, hei, man ir ideja. Kāpēc mēs šīs vieglās un pūkainās olas nenosaucam sava mīļotā princa vārdā? Es tev iedošu omlete. Jau, hei, priekšniek, kur es varu atrast kādu grauzdiņu, aizved mani uz maiznīcu. Vai jūs to saprotat? Ne vārda. Un tagad ir pienācis laiks šova daļai. Doiš dziesmas ar Leriju, kur iznāk Lerijs un dzied Silviju dziesmu vienu mirklīti. Pagaidi, beidz runāt, iedod man ir paziņojums. Augsto standartu dēļ mēs baidāmies palikt pie šova un iepriekšējās dumjās dziesmas izgāšanās vadība ir nolēmusi, ka šajā segmentā dziedās citi mākslinieki, ir parādītas vairākas dziesmas, un mēs izvēlamies vienu, kas, iespējams, turpināsies arī nākotnē. Paldies! Ko tu saki, Arcibalds, Lerij, Silvija dziesmas tiek atceltas līdz turpmākam paziņojumam?
O jā, tātad, kā es varu izkļūt no šī lāču slazda, es domāju, ka jūs to izdomāsiet. Un tagad ir pienācis laiks mīlas dziesmām ar Gunta kungu, tā izrādes daļa, kurā ir Gunts iznāk un dzied mīlas dziesmu. Viņš viņai sacīja, es gribētu siera burgeru un man varētu patikt arī piena kokteilis. Viņa viņam sacīja, arī es to nevaru tev dot. Viņš teica, vai tas nav burger vēl? Viņa teica, jā tā ir, bet mēs tagad esam slēgti, bet mēs atveramies rīt 10:00. Viņš teica, es esmu ārkārtīgi izsalcis, bet es domāju, ka es varu gaidīt līdz tam. Jo tu esi viņa siera burgers, viņa joemī siera burgeri, viņš tevi gaidīs. Ja viņš tevi gaidīs, ak, tu esi viņa siera burgers, viņa garšīgais siera burgers, viņš tevi gaidīs, ak. Viņš jūs gaidīs, viņš palika ceļojumā līdz saulēktam iespējams. Viņš ir gulējis 1 vai 2 reizes, kad viņš pamanīja Denija reklāmas stendus, peķis un olas par puscenu, kā viņš varēja pretoties šādam piedāvājumam. Viņam ļoti vajadzēja kaut ko izrakt siera burgeri, lūdzu. Nedusmojieties, nedusmojies, viņš paēdīs un atgriezīsies šeit pusdienās, jo tu esi viņa siera burgers, viņa dārgie siera burgeri atgriezies pēc tevis, viņš atgriezīsies pie jums, būs ne tikai gari siera burgeri, jauki siera burgeri atgriezies pēc tevis, ak, viņš atgriezīsies pie jums, jo viņš tevi mīl siera burgerus ar visu savu sirdi un tur nekas nelūzīs, jūs abi viens no otra un. Ja pasaulē pēkšņi beigsies, viņš nolaisties uz rokām un ceļgaliem, lai redzētu, vai kāds nejauši nokrita nedaudz siera netīrumos un viņš to mazgātu jums, noslaukiet to jums, notīriet šo netīro sieru tikai tev, jūs esat viņa siera burgers, es domāju, ka tu dzirdāsi par to. Ka esi auzis Konektitutā. Šīs ir bijušas mīlas dziesmas ar kungu, Lund noskaņot nākamajā reizē, lai dzirdētu kungu Lund teikt, es uzaugu jaunajā Džerēzī.